Bet lielās izmaiņas ir notikušas pēdējos gados. Lielās izmaiņas ir tas, ka tika uzbūvēts LNG, jeb sašķidrinātās dabasgāzes termināls Klaipēdā, un attiecīgi šī sašķidrinātās dabasgāzes regasifikācija, no šķidrās padarot to atkal par gāzi uz gāzes stāvokli. 72% no šī uzņēmuma pieder valstī. Te ir jāņem vērā to, ka uzņēmums ir būtiski paplašinājis savu darbību. Tātad tam ir ne tikai šie naftas produktu termināļi, tam ir arī sašķidrinātās gāzes termināls, un vēl papildus uzņēmums ir iegājis tādā virzienā, kā šo termināļu pārvaldīšana citos tirgos un arī tehniskās ekspertīzes pārdošana kā pakalpojums citos tirgos, kas pēdējā laikā ir nesis būtiskus finanšu rezultātus uzņēmumam. Tirgus kapitalizācija tam ir 173 miljoni eiro. Un apgrozījums nedēļā ir 174,000 eiro. Attiecīgi ar šo uzņēmumu tā teikt arī var strādāt. Un man gan jāpiebilst, tā kā tas ir strateģiski nozīmīgs aktīvs, tad iedomājieties kaut kādus ģeopolitiskos scenārijus. Ja visām, vai mēs runājam par Latvijas vai par Lietuvas akcijām, vai par Igaunijas akcijām, mums visām ir ģeopolitiskais risks, blakus kaimiņos esošā valsts, ja viņi izdomā izvērst kaut kādu kara darbību. Tad šis aktīvs var būt potenciāli tāds pie kara darbības izvēršanas, kur varbūt vēlmes diezgan ātri šādu ietekmēt, ja būtu kā tiešais mērķis. Vai arī tajā pašā laikā piesim kaut kādām sabotāžām vai tādām operācijām. Tas scenārijs mēs to viņam grūti un viņu ir kaut kādā mērā iecenot, bet vienkārši tāda ir jāpatur kaut kur prātā, ka tas ir iespējams.